Sveiki, skatītāji! Šī nedēļa būs ļoti mistiska. Es daudz neko nesaprotu, ko saka runas. Runa ir par kaut kādiem atklājumiem, par jauniem ieguvumiem. Varbūt iespējams nāksies no kaut kā arī atteikties jauno ieguvumu vārdā, bet tie ieguvumi var būt ļoti, ļoti pārsteidzoši, negaidīti. Varbūt pat sākumā liksies, ka nevisai pozitīvi, bet kopumā tā nebūs. Vienīgais brīdinājums neapstulbstiet no jaunajām situācijām un nesāciet par daudz lietot alkoholu. Tad jūs kritīsiet atpakaļ. Šīs nedēļas aicinājums droši iet virsū jaunai informācijai, jauniem notikumiem, jauniem piedzīvojumiem. Jūs noteikti vinnēsiet. Manuprāt, arī zvaigžņu stāvoklis šo nedēļu ir sola kaut ko līdzīgu. Tieši tā. Šajā nedēļā sāk veidoties ļoti interesantas kombinācijas debesīs, un tās ietver sevi diezgan tādus asus spīdekļus – Plutonu un Lilitu. Plutons ir tāds mafiozņiks. Jūs taču visi atceraties mafijas laikus, filmu Krusttēvs, un Lilita, neatkarīgā, seksīgā Lilita, kura spēja pasūtīt Ādamu 3 mājas tālāk par to, kā Ādams darīja viņai pāri, viņai tā likās. Tad lūk, skatītāji, mafija. Parunāsim par mafiju, parunāsim par melno mūsu dzīvē. Mafija ir slikta. Toties ir piedzīvojumi, un nevienmēr mums šie piedzīvojumi ir jāiziet pa gaišo dzīves taku. Dažkārt ir jāiet diezgan tieši, drosmīgs, vienkāršs ceļš. Tad, kad jūs redzat kādu iespēju, kādu grūtību, jums rodās izvēle, ko tad tagad darīt. Vai sabīties, atkāpties, vai iet tam visam virsū. Tad lūk, šī nedēļa ir tāda, ka paskatieties, kur ir jūsu neatkarība, kur ir jūsu piedzīvojuma garša, kur ir tā situācija, kurā jūs variet iziet tā, kā jūs nekad neesat gājuši. Un paņemiet šo te drosmīgo lietu, atpazīstiet sevī iekšā drosmīgo razbainieku, un tā arī tagad iesim virsū. Tas varētu būt interesanti, jo, ja tu nekad neesi iepazinies ar mafiju, šī ir iespēja. Un Anda teica, ka nevajag iet vieglo gaišo ceļu. Nē, bet tur var paķert azartu. Var pamēģināt sagaršot šo te, izmēģināt kaut ko jaunu. Priekš sevis. Un priekš citiem. Tieši tā. Azarts un adrenalīns. Jā, tas ir kā narkotika. Un ir reizes, ka tas iepatīkās. Ir dažādi aktīvi dzīves sporti un kas vēl? Nezinu, jebkura aktivitāte, kas nav darīta un kas prasa piepūli. Jo tur ir vērts atkal aiziet šitajā virzienā, tāpēc, ka uzejot virsū, mēs atkal atklāsim jaunu resursu savējo. Un dabūsim papildus enerģiju. Šajā nedēļā arī šūposies attiecības, un attiecības ģimenēs ir viens ļoti labs resurs, kuru ģimenes terapeiti ļoti labi zina un kuru piedāvā konsultācijās kā tādu ātro palīdzību. Ja jūsu pārī ir iestājusies rutīna, nav svaiguma, nav interesanti, ir jādara kas? Ir jāiet uz tām vietām, kur jūs nekad neesat kopā bijuši. Un jādara tās lietas, ko jūs nekad neesat kopā darījuši. Tieši tā. Kad skatītāji tu pēdējo reizi esi izpētījis, kāda izskatās Latvijas un Lietuvas robeža, tur tie stabiņi. Vai jūs kopā esat braukuši un pētījuši šo elementu? Vai jūs esat bijuši uz Krievu operu? Neesam. Mēs neesam bijuši uz Krievu operu. Varbūt mums vajag iesim uz Krievu operu. Varbūt Pēterim ir kāda ideja, varbūt Pēters var padalīties par to, cik un kā ko darīt,
cik un kā ko lietot, Un ko ņemt līdzi uz Krievu operu? un kādu labo praksi. Didzis šeit runāja par to, ka nevajadzētu lietot alkoholu, un ja mēs lietosim alkoholu, tad mēs atkritīsim kaut kur atpakaļ. Es gribētu parunāt par to, kā krist atpakaļ. Daram tā, lietojam alkoholu, un tad, kad alkohols ir apmēram izlietots 1/3, 2/3 ir palikušas, tad ir jāsāk sevi žēlot. Un sevis žēlošana ir taisnais ceļš uz atpakaļ. Tad, kad mēs sākam sevi žēlot, mēs neredzam priekšā savas labās iespējas. Un, ja jūs gribat iet šo ceļu, sāciet ar šo. Lai jums veicas! Bet, ja jūs gribat iet uz priekšu un nekrist kopā ar Pēteri atpakaļ, back to USSR, tad iedzeriet tikai vienu vīna glāzi, jo vienā vīna glāzē ir patiesība, un droši ejiet uz priekšu. Mīļo skatītāji, šī nedēļa būs interesanta un piedzīvojumiem bagāta. Izbaudi to. Būs tā.